Čau, Anti! Čau! Parunāsimies par pozitīvus. Aiziet! Kas festivālā svarīgākais? Mūzika vai atmosfēra? Man šķiet viens otru neizslēdz, tā kā sāksim ar atmosfēru, un tad arī mūzika derēs. Pozitīvs labākā īpašība ir? Nu, vismaz līdz šim ir bijis tā, ka tas ir pozitīvs. Nu, es domāju tā, ar maz starpgadījumiem, kurus daudzi negribētu pieminēt. Ar ko vislabāk varētu kopā uz festivālu? Nu, es domāju, šis ir tas stāsts, kad vislabāk ir vajag neplānot. Kas trāplās ar to brauc? Stopējam, autobus, vilciens diemžēl nav. Ir redzēts, ka pat stuma mašīna piecvatā, tā kā es domāju, arī tas ir labs ceļveids, kā nokļūt līdz mērķim. Galvenais nokļūt Salacgrīvā 3 dienu laikā. Labi, bet ko vislabāk nokļūt kājās? Ai, nevar paredzēt. Es domāju, krokšs. Kur pozitīvs raisās jaukākās dēļas? Par to es īsti neesmu pārliecināts, nav mana tik plaša pieredze, jo es domāju, ka dejot var pat skatoties improvizāciju teātri, jo tur ir tik daudz un dažādu programmu un visur skan nedaudz mūzika. Kur festivālā esi guvis labākās emocijas? Savās mājās dārzā, teikšu godīgi. Bet festivālā ir svarīgāk labi atpūsties? Es domāju, ka noteikti festivālā galvenais ir labi atpūsties un gūt pozitīvas emocijas. Bet ko darīt, ja kādreiz festivālā pazaudējis? Agri vai vēl viņš atrodās. Varbūt pēc 3 gadiem. Nē, visi atrodās. Tur taču ir pazušanas punkts. Un man ir bijusi pieredze, ka pie vienas sienas tur stāvēt ar uzrakstu. Ja nemaldot, man bija sieva gaida te. Labākais grupas nosaukums, kāds dzirdēt pozitīvs? Godīgi sakot, ir tik raibi tas viss bijis, ka nepateikšu. Kuru mūziku tu gribētu redzēt vēlreiz uz skatu? Noteikti Moby. Mobijs man palicis no visiem top of the top. Un visbeidzot, kas karsts pozitīvs? Tas vēl karstāks pēc gada.